Sveiki, mani sauc Matīs. Šodien pastāstīšu, kā pievienot pantiņus Eureka mājaslapā. Visi apsveikuma pantiņi atrodas apakšā apsveikuma pantiņi. Šeit ir apmēram 20 un vairāk tūkstoši pantiņu pagaidām, un katram pantiņam ir savs autors. Tie var būt pantiņi, tie var būt aforismi, tie var būt kāda dzeja, vienalga, bet jūs visi varat ievietot šeit, un pantiņiem var būt skatījumi, un arī var uzspiest man patīk, un. Tālāk, šeit ir šo pantiņu es ievietoju, šeit ir pantiņa autors, un te ir pats pantiņš un dzejolis ar apsveikums, kas varbūt kādā ziņā viņš arī iedalās pie kategorijām. Tā, kā pievienot pantiņu jūs vēlaties pievienot? Pirmkārt, jums jābūt reģistrējušies Eureka mājaslapā. Tad ir pievienot pantiņu. Ja jūs vēlaties pievienot pantiņu, teiksim, mātes dienā, tad jūs uzspiežat mātes dienas kategoriju un uzspiežat pievienot pantiņu. Un te jau automātiski būs mātes dienā jūsu autoru vārds, uzvārds. Jūs, teiksim, ja jūs paši dzejojat, varat rakstīt savu autoru, bet tas nav obligāti. Un šeit uzreiz var rakstīt savu dzejoli, teiksim. Šis ir mans dzejolis. Un piespiežot pievienot pantiņu, pantiņš automātiski tiks ievietots, un viņš radīsies kategorijā, un viņš arī uzreiz radīsies šeit, kā pirmais pantiņš. Tālāk meklēt pantiņu. Ja jūs gribat atrast kādu pantiņu, kurš jums vairāk patīk, vai savu pantiņu atrast, jūs varat meklēt, šis meklētājs meklēs pēc pantiņu teksta, teiksim. Jūs meklēt pantiņu par mīlestību, viņš reiz meklēs, parādīs visus pantiņus, kuros ir šis vārds tādā sakritībā, un jūs spēžot uz šī vārda, jums uzreiz atvērsies šis pantiņš, un būs pantiņa autors. Ja ir nezināms autors ievietojas, tad radīsies, nezināms visdrīzākais, kad nereģistrējies lietotājs, un tad viņš būs kā nezināms lietotājs. Un jūs varat ieteikt draugiem arī uzreiz šo pantiņu, aizsūtīt tālāk, un tas arī viss. Lielas paldies par skatīšanos. Ar jums bija Matīs, www.eureka.lv.